Dana. Čau, Ineta. Man vajag tā palīdzību, jo es gribu atrast ķermenī tādu pozīciju ar sakarstotām kājām, lai es varētu ilgāk nosēdēt meditācijā. Tad, kad sēž, tad citreiz tipst rokas, citreiz kājas, varbūt tev ir kāds labs padoms. Nu, es varu tev piedāvāt sēdēt vairākas pauzes. Man ir, ko tev piedāvāt, bet tev vajadzēs palīgu līdzekļus. Vajadzēs sēgas, klucīšus un siksnu. Vispirms mēs pamēģināsim apsēsties vienkāršā, vieglajā pauzā. Un, lai tas mums izdotos, mēs apsēžamies ar izstieptām kājām. Tā ir Dandasana, nūjas pauza. Tas no sāniem. Labi. Un tad, lai mums labi izdotos, mēs atbrīvojam abas pēdas, ņemam pie iekšējā ceļa labo kāju, pilnīgi atbrīvot kāju, tā lai arī cirkšņi ir brīvi, velkot papēļu pa grīdu, pievelkam pēdu klāt un mēģinam nolikt drusku aiz savas kreisās pēdas, kreisā augšstilva. Tieši tāpat pievelkam kreiso kāju. Un tagad, kā tu jūties? Kaut kā te krustos kaut kas mazliet. Es redzu, ka tu esi arī mazliet paliekusies uz priekšu un ka tev ceļi ir augstāk pa cirkšņiem. Varētu būt, ka tas tev rada tādu spriedzi. Jā, šeit noteikti jūt, jā. Jā, un līdz ar to tu nevari labi izstiepties uz augšu, iztaisnot mugurkaulu, kas ir ļoti svarīgi, kad meditē. Un es tev varu ieteikt, tagad iztaisno kājas un paņem klucīšus. Es arī paņemšu klucīšus un mēs noliksim klucīšus šādi vienotram pretī. Te var būt arī grāmatas, nevajag noteikti klucīšus, bet vislabāk cietu pamatu. Jo, kad mums ir ciets pamats, tad ir vieglāk sēdēt ar izstieptu mugurkaulu. Bet, ja ir sajūta, ka tas grāmatas ir pa cietu, var uzlikt kādu sedziņu vēl virsū. Es tad apsēdīšos bez sedziņas, un Dana, tu pamēģini ar sedziņu, mazliet šo pusi. Un tieši tāpat ir svarīgi atbrīvot kāju, lai papēļas slīd virsmu. Cik lieta. Jā, un tagad ceļis nav augstāk, tikai pavisam drusku, jā, tā ka cirkšņus var labi atbrīvot, arī man ceļi ir skaisti paslīdējuši uz leju. Var redzēt, ka tev ir taisna mugura. Un sajūt ļoti labi. Ka tiešām ir tā augšu pejošā kustība, ja? Labi, bet arī tagad sēžot, tā kā ceļi nepieskarās šeit pie pēdām, ar laiku varētu būt sajūta, kad var sākt tirpt kājas. Un te es varu piedāvāt, tu palīdzi, es tev iedošu, ja? Vēl vienu segu. Mēs to segu sarulējam. Un tad tu noliec tur zem starp ceļiem un pēdām. Un tad mums paldies. Ir vēl labāk, jā? Ļoti labi balsts ceļiem, jā. Tā stabilitāte, ne? Vēl es varu piedāvāt, ka viena sega mums ir šeit priekšā, un tad var uzlikt, kad sakrusto kājas, tad šeit apakšstilva balstās. Un arī ir vieglāk, jo kājām ir balsts, viņas nav mehāniski jātur uz augšu un var vieglāk stiepties. Tad vēl es redzu, ka plaukstās ir gandrīz 90 grādu leņķis, kas arī ilgstoši sēžot var radīt tirpoņu. Tagad, tad, lai to uzlabotu, var uzlikt šeit segu. Cita lieta. Tagad varēsi palikt ilgāk meditācijā. Noteikti. Paldies liels. Jā, bet ja gadījumā mājās nav tik daudz, kā mums šeit ir izmantotas 3 segas, ja, klucīšu, un klucīšu vietā varbūt grāmatas, tad vēl ir iespējams izmantot siksnu. Tagad tad paņem nost šitās 2 segas. Paņem lūdzu, tev tur ir siksna blakus. Un ir 2 varianti, kā likt siksnu.
Viens ir Dana uzliks 8. Ļoti. Pārējiem. Un viena siksna cilpas mala ir uz viena ceļa, otra ir uz otra. Un jūs redzat arī, ka siksna palīdz noturēt ceļus un dod papildus stabilitāti visā iegurnī. Otrs siksnas variants ir, kad es esmu aplikus viņus jau pilnīgi apkārt, aizmugurē viņi ir jāuzliek uz augšējiem sēžas muskuļiem un šeit uz ceļiem. Un tad var drusku pievilkt. Un tad arī šeit tas dod visu. Lai nofiksēts, jā? Jā, ir nofiksēts, siksna ir stingra. Jā. Un, protams, atkal var uzlikt segu zem plaukstām, lai tādā mirklī, kad plaukstas mierīgi guļ, ir ļoti ērti. Ir ļoti ērti. Jā, paldies, Dana. Nu jā. Mēs esam gatavi. Bet es piedāvāšu vēl kādu pauzi. Šādi ir ļoti jauki un forši, bet varbūt ikdienā gribās kaut ko pamainīt, lai nebūtu visu laiku vienādi. Balsts var palikt šis pats. Paņemam kājas pie ceļa ārpusēm izstiepjam un apsēdīsimies, piedāvāšu jums apsēsties siddhasanā. Un tieši tāpat mēs daram kopā tad, ja? Atbrīvojot pēdu, bet šoreiz liekam pēdu nevis aiz augšstilba, bet papēdisi pretī kalnam kalam. Un otru kāju tieši tāpat pievelkam, un mums ir papēži viens virs otra. Un tad mēs varam vienu augšējās pēdu ielikt starp augšstilbu un apakšstilbu. Ļoti labs ziemas pēdas sildīšanas variants. Nu jā. Un tā. Palikt šādi. Arī šeit tātad var ņemt segu rokām, bet ja gadījumā šādi ir, kā tev ir ērti? Nu, tā jāpadomā. Es redzu, ka tu jāizdrusku paliekusies uz priekšu, nav tik ērti, kā bija tādā vieglajā pozā. Tu vari vienkārši to pēdu, kas ir starp augšstilbu un apakšstilbu, nolikt blakus. O jā, uzreiz jūt. Jā. Mm. Un tad var tā, kad vienreiz jūs sēžat, ka viens pēda ir tuvāk, un otrais var nolikt, ka otra pēda ir tuvāk. Nu, paši. Un tad, ja gribās pasēdēt kādreiz ar kādu nelielu izaicinājumu, tad var mēģināt likt pēdas lotus pauzā. Mēģināsi? Jā, protams. Tad pagriezīšos arī. Jā. Kā jūs redzat, visas šīs pauzes mēs daram sēžot uz nelielu paaugstinājumu, jo ir ļoti svarīgi, īpaši siddhasanā un lotus pauzā, lai ceļi pieskartos pie grīdas. Un ieeja lotus, es piedāvāju sākumā mums izmēģināt pusīti no lotusa. Tad mēs ņemam atkal labo kāju pie iekšējā ceļa, pievelkam, atbrīvotu, lai šeit cirksnis ir brīvs, un noliekam savu pēdu zem augšstilbu, tā, lai celis virzītos vairāk uz centru, nevis kaut kur uz labo pusi. Tad mēs atbrīvotu kreiso pēdu, pievelkam, ļoti saudzīgi visu darām. Tad ņemam ar abām rokām savu kreiso pēdu, un uzliekam uz labā augšstilbu, tā, lai papēdis būtu pretī cirksnim un nolaižam celi. Un es redzu, ka, Dana, tev ar šitas augstums ir ļoti labs, tie divi klucīši un sega. Jā, kā tu jūties? Jā, es esmu mēģinājusi sēdēt bez paaugstinājuma, tad labais kreisais celis ir tā kā gaisā. Tas, protams, varbūt mēs varam pamēģināt tagad pavērt muskuļus balstus. Reku man arī uzreiz celis ir gaisā. Jā. Jā, un tā nav meditācijas pauze vairāk, uzreiz ir arī spriedzi. Ja aizliek tālāk, tas vienkārši paliek apakšā. Un ja mums ir balsts, tad balstu var mainīt, var likt augstāk zemāk, atrodot to augstumu, lai celis būtu ielikts. Un tad arī, kad mums ir šis puslotus,
Tad vienu dienu mēs varam darīt ar vienu kāju, otrā dienā sēdēt meditācijā, kad otra kāja ir. Un, Dana, tu paliksi vai mēģināsi? Es palikšu. Jā, es tad mēģināšu jums parādīt arī pilnu lotusu. Ieeju viņā tieši tāpat, atbrīvojot pēdas, bet tagad jau es sāku ar kreiso kāju, kreiso jau lieku augšā, celu virzu lejā, atbrīvotu labo pievelku, ļoti saudzīgi paceļu savu kāju, uzlieku augšā, esmu lotusā un varu mierīgi iegremdēties. Varam abas iegremdēties meditācijas procesā. Paldies, Rūdens. Paldies, Dāna. Lai izdodas!